Februārī un martā Daugavpils novadā noritēja pagastu pārvalžu un pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem. Pieredze liecina, ka tā ir kļuvusi par vērtīgu tradīciju. Uzturot komunikāciju ar novadniekiem, tiek iegūti noderīgi priekšlikumi un ierosinājumi, kas nereti pārto par reāliem lēmumiem un darbiem. Tā piemēram, atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, tika ieviests jaundzimušā pabalsts, izveidots jauniešu vasaras nodarbinātības projekts, finansētas bērnu vasaras nometnes un pensionāriem nodrošināta 3 dienu apmaksāta ārstēšanās Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Apkopojot šī gada sapulcēs izskanējušos jautājumus, var izvirzīt vairākus problēmu lokus. Šī gadā mēs jau 3. gadu pēc kārtas rīkojam tikšanās ar iedzīvotājiem. Un, protams, vislielākās problēmas, kas satrauc mūsu novada iedzīvotājus, tie ir ceļi. Katrā pagastā pirmie jautājumi, kas pacēlās, tie ir ceļi. Un ne tikai pašvaldības ceļu kvalitāte, bet arī valsts ceļu kvalitāte un arī valsts ceļu apsaimniekošana. Kad ceļi ir slideni, kad netiek arī saulaicīgi tīrīts sniegs. Un, protams, arī par pašvaldības ceļiem bija ļoti daudz jautājumu. Un, izējoši no šī, mēs, protams, ļoti labi saprotam, ka mums ceļu fonds ir ļoti samazināts. Un mēs iedzīvotājiem arī izskaidrojam, ka mēs par šiem līdzekļiem, kas mums ir ceļu fondā, mēs, protams, nevaram rekonstruēt ceļus. Bet mums varbūt vēl ir cerība uz nākošo plānošanas periodu, kad pašvaldībām būs atbalsts ceļu infrastruktūras sakārtošanai, un tad mēs arī varēsim sakārtot daudz maz ceļus. Aktuāli un sāpīgi ir komunālās saimniecības un mājokļu apsaimniekošanas joma. Visbiežāk iedzīvotāji izrādīja neapmierinātību par siltumapgādes tarifiem, lieliem siltuma zudumiem un neuzskaitīto ūdeni. Pašvaldības vadība vēlreiz aicināja iedzīvotājus izmantot domes atvēlētos 100 000 latu daudz dzīvokļu ēku siltināšanas projektu atbalstam. Sociālajā jomā iedzīvotāji lūdz atbildīgos stingrāk kontrolēt algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējus, kā arī izteica viedokli, ka šobrīd ir radusies situācija, ka būt par pabalstu ņēmēju ir izdevīgāk nekā strādāt. Problēma mums varbūt šodien ir ar sociālajiem dzīvokļiem, jo cilvēki, kuriem šīs iespējas ir saņemt sociālos dzīvokļus, protams, kad mums dzīvokļi nav konkrētā teritorijā, bet ir visā novadā, un varbūt saņemot šos sociālos dzīvokļus, varbūt mums ļoti daudzos pagastos ir radītas neērtības citiem cilvēkiem, jo saņemot šos sociālos dzīvokļus, nevienmēr uzvedība šajos sociālos dzīvokļos ir pieņemama apkārtējiem iedzīvotājiem, un tas, protams, arī rada problēmas. Šādas problēmas ir Višķu pagastā, ir Biķernieku pagastā. Bet šīs problēmas, protams, ir jārisina, un viņas ir atrisināmas. Pārunāt tika arī jautājumi par plūdu draudiem pavasarī, ģimenes ārstu pieejamības trūkumu, atbalstu baznīcām un pamatskolu saglabāšanu. Katrā pagastā vajadzības atšķiras. Kādā vēlas, lai tiktu iegādāts jauns skolēnu autobus vai traktors, cita atbalsta ideja par atvadinājumu zāles izveidošanu, vēl kādā satrauc satiksmes drošība vai pludmaļu labiekārtošana. 3 gadus atpakaļ mēs sākam šīs sapulces organizēt. Iedzīvotāji nāca, problēma bija ļoti daudz, jo novads bija tikko izveidojies un priekšlikumus sniedz un tā tālāk. Pagājušajā gadā šīs sapulces jau bija konstruktīvākas. Šogad viņas vispār bija konstruktīvas, kad iedzīvotāji jau atnēs ar konkrētiem priekšlikumiem, pat ne tikai priekšlikumiem, bet man ļoti patika daudzās sapulcēs, kad iedzīvotāji piecēlās un teica, ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu. Protams, kad mēs arī saņēmām arī priekšlikumus, saņēmām daudz jautājumu, saņēmām arī kritiku, saņēmām arī paldies. Protams, tas ir viss kopā ļoti stimulē arī pagastu pārvaldēm labi strādāt. Līdz ar to, ja mūsu iestādes labi strādā, tad arī novads kopumā var priecāties par labu darbu.